Čau, čau, mani mīļie. Un tā ir ienākusies maza pasaciņa par melno gulbi 3. daļa. Un viņa ir nopublicēta vakar, un tā kā viņa ir ļoti, ļoti īsa, tad es jums jau viņu varu pastāstīt arī latviešu valodā. Tātad es vēlreiz atkārtoju tiem, kas mani klausās pirmo reizi vai sāk klausīties. Šīs nav manas pasaciņas, es viņas tikai tulkoju. Autori ir citi. Un tā, 12. augustā, 1:58, izmantojot Gaiju, līdzradītāji informēja par atjauninājumiem, jeb uzlabojumiem attiecībā uz pastardienas protokolu, kurš tiek saukts ar nosaukumu Melnais gulbis. Un jūs varat meklēt pasaciņas par melno gulbi 1., 2. daļu, ja neesat klausījušies. Šī ir 3. Un tātad līdzradītāji to ir papildinājuši, uzlabojuši, kas ievērojami paplašināja šī mehānisma funkcionalitāti, un tagad tas pārvēršas par globālu cilvēku civilizācijas un visas planētas vadīšanas instrumentu, teiksim, jeb programmu. Ja? Šim nolūkam atjauninātā melnā gulbja versija aktīvāk iesaistīs visus elementāļus. Tās ir mums zināmās 4 dabas stihijas, kas šobrīd darbojas pārmaiņas. Un proti tiks iesaistīts ūdens, tas būs lietus, tsunami, plūdi, kas izšķīdina un aizskalo uzkrāto negatīvismu. Zemes stihija, lavīnas, dubļi, zemes nogrūmi, zemestrīces, kas iznīcina, aprok un izmaina konkrētas teritorijas. Uguns sadedzina un noņem kondensētos toksiskos aizsērējumus arī kosmosā visumā, un gaiss, tas ir viesuļvētras, tsunami, taifūni, kas nojauc un izkliedē attīra ar spēcīgiem vējiem. Un mehānisms tiek jau pārbaudīts ar dažādu intensitāti, dažādās planētas daļās, ko var izsekot ar ikdienas zemestrīču, plūdu, savvaļas ugunsgrēku, augstuma, sniega un taifūnu kroniku. Un tādu pašu lomu spēlē arī ozona slāņu kustība. Augustā virs Antarktīdas atvērās jauns ozona caurums. Parasti tas notiek septembra beigās un maksimums sasniedz oktobrī, un tad tas aizveras vēlu rudenī vai ziemas sākumā. Šogad šis caurums atvērās it kā pirms laika, izraisot ķēdes reakciju ar spēcīgu ultravioleto starojumu, lielāku Dienvidu okeāna ūdeņu sildīšanu, ledāju iznīcināšanu, pastiprinātiem virpuļu viesuļiem un jaunām lietusgāzēm un teritoriju aplūšanu. Un pēc testēšanas tātad šī melnā gulbja atjauninātā versija tiks uzstādīta zemes cēloņu sakarību matricā, un tās kaujas gatavība tiks palielināta. Un paralēli Gaja ir sākusi līdzsvarot planētas zemes stihiju, kas šobrīd ir šķība. To daļēji izraisa tektoniskās masas nevienmērīgais sadalījums un zemes as nedabiskais leņķis. Līdz šim spēcīgi enerģijas kanāli, kas noenkuroti uz dažādām zvaigznēm un zvaigznājiem, neļauj burtiski planētai nokrist uz sāniem. Tas viss jau ir izdarīts pirms daudziem tūkstošiem gadu un tiek joprojām koriģēts. Arī zemes kodols ir nelīdzsvarots, un tam ir nepieciešama centrēšana. Nevienmērīgi sadalīti kontinentālā masa arī pātrina
kontinentu dreifēšanu un rada pārmērīgu spiedienu uz planētas kodolu. Līdzradītāji un Zemes komanda vairākas reizes veica centrēšanu, taču šis efekts bija īslaicīgs. Turklāt darba kārtībā ir arī Zemes orbitālā stāvokļa un kosmisko koordinātu sistēmas korekcija, tās magnētisko un ģeogrāfisko polu maiņa. To mēs ik pa laikam visu šīs te parādības katru rītu mēģinam saskatīt mūsu asociatīvajās kartēs, kur mēs skatāmies, kā brūk kopā mums pierastā 3D matrica. Un vēl stundu pēc tam, kad izskanēja augstāk minētie, tas, ko es tikko lasīju, sensacionālie jaunumi, ienācās vēl viena jauna ziņa. Sākusies rāpulīšu rasu masveida pazušana no Zemes. Norauj šo sasodīto pārsēju. Acīm redzot, tā saucās šis process, un tas uzņem apgriezienus. Un viņiem ir pateikts somu un bagāžu, un prom. Un, mana pirmā asociācija, kas man atnāca, jūs varat to pārbaudīt ar saviem jūsu rīcībā esošajiem instrumentiem, svārstiņu, kāds varbūt tarolē, kārtis, varbūt ar runām strādā, vēl ar citiem instrumentiem. Tātad pārbaudīt mana pirmā intuīcija, ko es jums jau kaut kad esmu stāstījusi arī šajos te vibrāciju apskatu rullīšos, ka mums ir ļoti, ļoti daudz zemestrīču, kas notiek 10 kilometru dziļumā. Un es jums jau esmu izteikusi savas versijas par šo dziļumu, ka tur, kā jūs zināt, droši vien, ka liela daļa no jums zina, vismaz tie, kas jau ir tēmā, ka pastāv ļoti liela nopietnu tuneļu sistēma, tādu, kas nav ar cilvēka rokām veidoti. Un šajās sistēmās ir arī šīs te lidojošās bļodiņas, un tur mīt arī šie jaukie zēni, kas te redzami bildītē. Un tātad viņi tiek svēpēti burtiskā nozīmē no turienes ārā. Tur notiek tādi pifpafiņi, un daudzus gadus jau, ka maz neliekās. Un es tagad skatos, ka mums arvien mazāk paliek šo 10 kilometru dziļuma zemestrīces. Tas ir visticamāk saistīts ar šiem skaistajiem puišiem, kas ir redzami bildītē, ja? Un, tur tā zemestrīces bija tādās interesantās vietās, riņķi apkārt Austrālijai, ja, ļoti tuvu pie Dienvidpola, pie Antarktīdas. Tas viss ir, šādā veidā saistīts. Tagad tur tā zemestrīces bija diezgan daudz, viņi pamazām ir sapratuši, ka pat ir pēdējais laiks ņemt, tā teikt, vagu. Paldies Dievam, Zeme paliek tīrāka, uz Zemes paliek vairāk gaišu enerģiju, lai tas mūs uzmundrina, un tas mums liek pacelt savas vibrācijas. Lūk tā, draugi mīļie, smaidsajā un gaišas domas. Tā!